turpinājām attīst vēl otru pusi Jelgavas. Šobrīd esam šeit. Jelgavas atbrīvotāju vārdi kalti atmanījumies no šiem. Apliecinot to, ka par mūsu zemes valsts katru gabaliņu samaksā par šodien valsts. Šodien viņi mūs atgādina, neviens mūsu vietā nestrādās, neviens mūsu vietā neturēs. Tas jādara mūsu pašiem. Godināsim kritušos varoņus ar zeltu. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strauts. Cienījamās dāmas, godātie kungi, novembris mūsu valstī ir īpašs mēnesis. Pirmkārt, novembrī atradās cilvēki, kuri teica, mums ir pārliecība viņiem bija. Jā, mums vajag savu valsti, savu brīvu valsti un nodibināt. Bet nepagāja gads, kad atradās cilvēki, kuri teica, nebūs Latvijas tādas. Un nāca Bermonta Avalova vienības un latvieši tomēr atradās daudz, kuri teica, un ne tikai teica, bet arī rīkojās. Gan vīri, gan sievas, gan jaunieši, studenti, viņus cēlās aizstāvēt Latviju. Savukārt pēc 11. novembra ne tikai aizstāvēt, bet atbrīvot. Un tādēļ arī pienāca arī 21. novembris, kad neskatoties ne uz kādiem laika apstākļiem, domāju, diez vai tas bija labāk nekā šodien. Domāju, ka varbūt vēl skarbāk. Bet ja bija pārliecība, bija ticība, bija pārliecība, ticība gan sev, gan pāriem, gan savai valstī, ka ir vajadzīga. Viņi gāja, nežēloja savu tādā arī dzīvi. Un šis ir tas brīdis, kad mēs šoreiz, atceroties, varam padomāt par vismaz pāris lietām. Viena no tām, ka toreiz svarīgākais bija pārliecība, nevis tautība, kā dažreiz mēģina mūs speciāli vēl kādreiz uzsvērt. Un tam ļoti labs piemineklis, ja piemiņai stāv šis piemineklis, ko mēs redzam. Jo nākamgad būs apaļa jubileja, kopš Latvijā brīvības cīņām ir uzstādījis pirmais piemineklis, tas ir šeit Jelgavā, un autors ir Aleksandrs Strekaviņš. Es domāju, jau pēc vārda un uzvārda saprotam, ka bija cilvēki, kam bija pārliecība, bet ne jau tautība, tas svarīgāk. Un otra lieta, kuru Aleši mēģina uzsvērt un saviem bērniem runājot, un šodien nolēma, ka jāpasaka visiem, ka katrai paaudzei brīvība jāizcīna par jaunu. Un pieredze tam ir lielās impērijas, Romas impērija vai Hanu laiku, Čingishana impērija. Daudz lielākas bija, bet kur viņas ir? Tikai vēstures annālēs, kaut kur grāmatā. Ja neatrodas cilvēki, paudze no paudzes, kuru sirdī ir viena pārliecība. Mūsu valstī jābūt brīvai, pašiem jālem. Tādēļ godam par iepriekšējām paudzēm nolieku piemiņai šo vārdu.